būvdarbi, lai tur izveidotu bērnu rotaļu laukumu. Jāteic gan, ka paši būvnieki pagaidām noliedz, ka tieši šī pēdējā kārta ar zāliena iesēšanu un tātad zemes kravu nogādāšanu uz veikala jumta būtu par iemeslu šim te sagrūmam, jo veikals iepriekš veikala jumts izturējis lielāku spiedienu, tā paši būvnieki apgalvo. Bet vēl atgādināsim, ka pulksten 11. LTV7 arī būs speciāla ziņu izlaidums, tātad jau pēc 10 minūtēm. Savukārt pulksten 12. ziņu speciāla izlaidums būs Latvijas televīzijas 1. kanālā. Turpiniet sekot līdzi Latvijas televīzijas ziņām. Mēs turpināsim sekot līdzi jaunākajai informācijai, versijām un apliecinieku stāstiem par šo traģisko negadījumu. Jā, bet kamēr neesam ēterā, ziņām varat sekot līdzi arī Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienotajā ziņu portālā lsm.lv. Tas pagaidām viss. Visu labu! Thank you.